kursors tev neraksta. Regulārs tehnoloģiju podcasts kopā ar Kursors LV. Esiet sveicināti, ko kursors tev neraksta regulārā tehnoloģiju podkāsta 144. epizodē, kas tiek ierakstīta svētdienā, 20. jūlijā. Šoreiz visi pārējie kursoriņi ir kur nu kurais, kurš atpūšas, kurš arī atpūšas, kuram jāpieskata vesels ducis mazu bērnu, tāpēc šoreiz šajā epizodē nāksies iztikt ar mani, Kristapu. Ceru, ka tā nav pārāk liela problēma. Izlaist arī negribējās šo epizodi, tāpēc, ka, lai arī kā vasara, tomēr notiek pietiekami daudz interesantu manā ieskatā lietu, par kurām gribās pastāstīt, un arī, lai jūs galu galā būtu kārtējo nedēļu informēti par to, kas gan Latvijā, gan pasaulē tāds interesants tehnoloģiju jomā mums ir noticis. Iesāksim ar autotēmām, tāpēc, ka autotēmas ir superaktuālas mūsu pusē. It īpaši vasarās, jo mēs jau 6. gadu braucam tātad Kursors LV 1000 km elektroauto testus, un mums ir šādi tādi jaunumi arī šajā sakarā. Tātad ir veikti jau pirmie braucieni šajā sezonā, un burtiski vakar sestdienā tātad Māris Gaugers veica mūsu testu sērijā 50. testu. Tātad 50 mašīnas esam notestējuši. Tagad mēs viņas testējam pārsvarā tās, gandrīz visos gadījumos tās ir jaunas, Latvijā nopērkamas mašīnas, bet laika gaitā, protams, tiem rakstiem tā kā otra elpa parādās, jo mēs pērkam lietotajā tirdziņā šīs te mašīnas, ko mēs esam testējuši pirms vairākiem gadiem, un tāpēc arī manā ieskatā tie testi un tas, kā ir uzbūvēti šie testi, ir ļoti noderīgi arī cilvēkiem, kas mēģina pirkt vai grib izvēlēties lietotas mašīnas, jo tur jau tā informācija par to, kā uzlādējas, kā brauc, kā izskatās, kā darbojas, kāds komforts mašīnām, to mēs mēģinam nodot arī mūsu video un rakstos. Kas mums tad ir? Es pats šīs nedēļas sākumā izbraucu ar Hyundai Inster. Tas ir tāds maziņš pilsētas auto, raksts un video ir gaisā. Un tur arī rakstā varēsiet izlasīt, ka man bija diezgan liela vilšanās sajūta, jo es sagaidīju tomēr bišķiņ lādzīgāku šo te mašīnu. Tādā ziņā, ka pārāk samudrīts dizaina ziņā, bet tas varētu būt vēl sīkums, bet tas, ka pārkārtīgi šaura šī te mašīna. Un ko tev dod tas, ka tev, piemēram, otrajā rindā ir normāli sēdēt 2 cilvēkiem, ir pieaugušiem arī, ja šofera krēslā tev nepietiek vietas ne pleciem, ne kājām, un tāpēc beiga nērta tā mašīna te bija. Un arī nemaz tik lēti nemaksā. Tā kā vairāk lasiet, protams, arī Hyundai Inster rakstā un video. Žēl, tiešām žēl, ka Hyundai neizmantoja šo lielisko iespēju piedāvāt foršu, nepārāk dārgu, maza izmēra pilsētas un ne tikai pilsētas auto. Tad man bija iepriekšējā nedēļā Renault 5, par to es jau runāju, manuprāt, arī podkāstā mazliet īsumā, tas tāds dzeltenais, košais, stilīgais auto, kas man lielā mērā patika, kā brauc un kā izskatās. Un tad vakar Māris Gaugers brauca ar Renault 4, jeb Renault Forever, to sauc, kas ir būvēta uz tās pašas bāzes, kas ir Renault 5, tikai drusku lielāks, ietilpīgāks auto, un uz īsu brīdi es arī redzēju viņu aizvakar, un tāds likās fifīgs un tāds foršāks, lielāks Renault 5. Tajā pašā jaunajā, stilīgajā, fifīgo auto, viņu dizaina valodā ieturētais. Lūk, un tad mums bija vēl jauns parādījies sirdscensonis Lauris Millers, tā kā aicinu cienīt un mīlēt. Viņš izbrauca ar Lincoln Co. 02, laikam tas saucās modelis. Tūlītās viņš piešosies, kā samontēt video no sava brauciena un sagatavot rakstu. Tā kā tas varētu būt nākamnedēļ gaisā, bet tad Lauris arī mums palīdzēs kaut kādā brīdī vēl šogad ar šiem te testiem. Jo vasara ir īsa, mēs reāli spējam braukt jūnijas, jūlijas, augusts, tā plus mīnus, jo laikapstākļi un cilvēkiem ir laika iespējas kaut kādas, un to mašīnu ir vairāk nekā mūsu dažu cilvēku spējas braukt. Es pats vēl nākamnedēļ plānoju ar Volvo EX90, tas jau tās lielais, dārgais flagmanis būs, tā kā beidzot būs komfortabls tāds brauciens, es tā ceru un es tā pieņemu. Redzēsim, protams, kas no tā viss arī sanāks. Bet ar to jau viss nebeidzas. Tātad, Kursors LV droši var vaļā un skaties zem auto sadaļas ir šie 1000 km elektroauto testi. Un es saku, mēs turpināsim, šogad vēl būs, ķīniešu būs un ne tikai ķīniešu būs, un tā kā vēl papildināsim šo, manuprāt, noderīgo auto testu klāstu. Tas, kas mani bišķiņ pārsteidza, es te pirms pāris nedēļām runāju, ka ir forši braukt ar jaunajām mašīnām, bet, manuprāt, ir svarīgi arī
testēt un izmēģināt arī tā kā cilvēkiem pieejamākas, lētākas jaunās mašīnas. Un man ļoti gribējās izbraukt ar Dacia Sandero. Un tā ir tad Latvijā lētākā nopērkamā jaunā mašīna, sākot no, manuprāt, nepilniem 15,000 eiro. Tu vari dabūt diezgan pliku, bet braucošu auto. Un izbraucu, guvu atziņas, sataisīju īsu video, īsu rakstu, un es redzu, ka tas video ir kļuvis, nezinu, tur nedēļas 2 laikā teju par skatītāko no visiem kursors veidotajiem video. Tātad tas man ir raisa tādu spēcīgu signālu, ka šādam saturam ir nozīme. Un jā, mums tur ir tad vairāk nekā 70 komentāru, kas ir interesanti par šo mašīnu. Tātad Twitterī snobi tā kā lamājas, un tas sūds un tas šitais, bet reāli gan pie raksta kursorā, gan arī pie video YouTube ir reāli sakarīgi komentāri. Braucu tur ar Sandero tādu un tādu, tik un tik gadus. Tur kopumā patīk, bet bija tādas un tādas problēmas. Un tā kā tiešām milzīgs paldies arī par šiem lādzīgajiem komentāriem, kas ir bez negācijām, vienkārši pastāsta, kā cilvēkiem iet ar konkrēto auto. Tā kā paldies. Tas motivē taisīt šādu saturu tālāk vēl. Un es jau arī aptuveni, kad biju atdevis atpakaļ to Dacia Sandero, sāku risināt jautājumu, kā dabūt vēl kādu mašīnu šajā zem 20,000 kategorijā. Un beidzot, tad es vakar savācu sestdienā Škoda Fabia. Arī tāda super mini klases mazā mašīnīte, kas patiesībā nav nemaz tik maza, tā iekšā sēžot un braucot. Un ar to braukāju tad vakar, gan šodien vēl braukāšos, un tad pirmdien atdošu atpakaļ. Un iespēju robežās arī sagatavošu tādu īsu savu pārdomu rakstu un varbūt arī video, kā tad man gāja ar šo te Škoda Fabia. Fabia, es domāju, mūsu pusē ir gana zināma mašīna. Tādas ir pārdotas diezgan daudz, un velti agrāk tur bija gan dīzeļmotori, tagad tikai benzīni ir, agrāk bija universāli, tagad ir tikai mazie hatchbacki. Un tā ir gan Latvijā redzēta un populāra mašīna, un tagad būs interesanti vienkārši papētīt, kas tad ir tajā jaunajā, aktuālajā paaudzē, kas nav nemaz tik jauna patiesībā. Un kā viņi brauc, kā viņi stūrējas, kas tur par featurām ir. Un tas, ko uzreiz var pateikt, iekāpjot iekšā un izbraucot tur pirmos metrus, tā ir tomēr citas klases mašīnas, salīdzinot ar to Dacia Sandero. It kā maksā tikai, burtiski dažiem tūkstošiem vairāk, jauna, plika, tāda pati kā Sandero, bet, stingrāka, tāda visa ciešāka. Jā, ir cietās plasmasas augšā un pa sāniem, bet kopumā tā Dacia Sandero bija tāda ļoti tāda ļurīga visa, un Fabia ir tāda stingrāka, ciešāka, tvirtāka, ja tā var teikt. Tāpēc tāda interesanta pieredze. Un, jā, vairāk būs nākamnedēļ, es domāju, atziņas, un tad droši var komentāros arī pastāstīt, kāda vēl no šīm te pieejamajām mašīnām. Man cilvēki prasīja arī Citroen lēto galu apskatīties, un kā tās izskatās un kā tās braucas. Varbūt arī kaut ko tādu pamēģināsim nomedīt. Tur galā viņiem ir tas Citroen C3 Aircross modeļi, pieejami viņi mums tehniski ir. Es domāju, ka būs jāpamēģina pavasarī izbraukt arī kaut ko tādu. Tā kā veidojas arī šāds samērīgas cenas jauno auto testu atzars. Lūk. Tā kā jā, vasara būs noteikti ar daudz dažādiem auto testiem pilna, un droši var arī iesaistīties komentāros, gan sostīklos, gan kursorā pašā, un idejas piedāvāt, ko tu gribētu, lai mēs izbraucam. Jo lielā mērā mēs tomēr ņemam vērā šīs idejas. Tagad tālāk par tādām varbūt tehnoloģiskām tēmām. Tad, šī nedēļa iesākās tātad ar stāstu par to, ka Latvija gatavojas pārņemt pilnīgu kontroli pār TET un LMT uzņēmumiem. Kopumā tas ir tāds ārkārtīgi manā ieskatā politisks jautājums, kuru tur muļļā pa labi un pa kreisi daudzus gadus. Jo tāda Tēlija daļēji, Tēlijai, tāda Zviedru telekomunikācija kompānija daļēji pieder gan TET, gan Latvijas mobilais telefons, un tad viņi tur muļļājas, kurš tur grib kuru pirkt, kurš tur grib ko apvienoties, bet beidzot laikam būs tikuši tik tālu, ka varēs atkartīties no tās Tēlijas, kad viņu pārdos savas daļas, un tad tālāk šie te mūsu abi divi uzņēmumi darbosies kopā. Man ir grūti spriest, kā tas viss izskatās finansiāli, kā tas viss izskatīsies, kurš tur ko tur apēdīs vai neapēdīs. Bija interesanti gan pavērot, ka pēc šīs ziņas vienīgais, kas atsūtīja preses relīzi, bija TET, kurā viņi norādīja, ka viņi ir priecīgi, kad notiek kaut kādas izmaiņas šajā visā pasākumā. Un
Un tā arī iepriekš taču arī tā fonā ļaudis arī tur vīpsnāja, kurš tur būtu tas, kurš gribētu aprīt to otro. Ja? Un kad katrs tad gan LMT mēģina parādīt sevi kā lielāku, diženāku un varenāku. Man jau liekas, ka viņi katrs ietur kaut kādu savu līniju, atskaitot, protams, LMT, kas mēģina visādus tur inovāciju tā saucamos projektus attīstīt un virzīt uz priekšu. Bet redzēsim, lai izkasās visi šie politiķi, lai izkasās dažāda veida finanšu jautājumu, un tad skatīsimies, kas no tā beigās viss sanāks. Un kopumā man jau liekas, ka mūsu pašu, kā latviešu un kā sabiedrības interesēs būtu, lai būtu pilnībā mūsu šie uzņēmumi vai gan jau, kad drīzāk apvienotais kaut kāds, lai gan apvienotais īsti ne, jo tā konkurence tiks ietekmēta, ja būs viens tik liels spēlētājs savā tajā jomā vai saistītajās jomās. Jā, bet tas, kad vismaz būs brīvākas rokas, kaut vai tajās pašos dažāda veida militārajos pielietojumos, kas kā runā, Telia īsti nepatika, ka LMT tur mēģina līst dažādās militārās tehnoloģijās. Bet, kā jau minēju, to rādīs laiks. Grūti man spriest par politiskajiem un finanšu jautājumiem. Tur Twitter dīvāni eksperti ir gudrāki, lai tie tur ņemās. Bet, fakts kā tāds ir. Skatīsimies, kas tur notiks tālāk un centīsimies, protams, arī informēt arī tālāk. Un gan jau, ka varbūt laika gaitā arī kādu uz podcastu paaicināsim parunāt, kad viss norims un kad būs kaut kāda skaidrība par visām šīm lietām. Jo es pieņemu, ka tagad iesaistīti uzņēmumi nemaz tā baigi pēc būtības runāt par vēl nenotiekušām lietām, nemaz nedrīkst un nevar. Tālāk Sony mūs apbēdināja. Tātad Sony apstiprina, ka vairs neizplatīs vietāluņus Baltijas valstīs. Tā bija diezgan tāda sagaidāma lieta, ņemot vērā, ka kopumā tātad mūsu pusē tātad Sony Xperia vietāluņi nepārsniedz tur 1% no pārdotajiem telefoniem mūsu pusē. Un vispār arī kopumā Sony tajā lielajā biznesā, Sony jau nav tikai telefoni, Sony taču ir viss tur filmas, televizori, kameru lietas, sensoru lietas, arī tur uzņēmums neizdala, vietāluņu pārdošanas rādītājus savos finanšu rezultātos, tāpēc ir grūti gūt pilnīgu priekšstatu par uzņēmumu un kā izskatās šī te joma viņiem. Bet, jā, tad kad Delfi mēdījis ir saņēmis apstiprinājumu, ka Sony vairs neizplatīs vietāluņus Baltijas valstīs, un gada sākumā tad uzņēmums ir pieņēmis strateģisku lēmumu pārtraukt vietāluņu izplatīšanu šajā reģionā, un jau no 2025. gada 2. ceturkšņa, respektīvi tagad. Un tas, ko tālāk tajā rakstā bija nokomentējis ir LMT Retail Logistics pārstāvis, un tad izzudīs šī ražotāja tālruņa pakāpeniski, kad iztirgos stoku, un ka pagaidām tad nav jāuztrauc arī tiem, kam ir Sony telefoni, ka servis joprojām tiks nodrošināts TSC paskatā. Tāda pērcpārdošanas servises, remonti un citi pakalpojumi tādu kādu laiku vēl darbosies. Bet, iegādāties jaunu telefonu Sony zīmola, tagad varētu būt reāli pēdējais laiks. Tātad tas, kas izlaistie modeļi, vēl būs aktuāli, apkalpoti, bet, ja gribās. Un tad komentāros, protams, bija daudz pie mums rakstā cilvēku, kas mīl šo zīmolu, kam patīk šie te lakoniskie, neitrālie telefoni un kaut kādā mērā, protams, žēl, ka mums ir -1 spēlētājs tirgu, reāli paliks tikai mazāk šo spēlētāju. Jācer, ka vispār Sony turpinās, lai gan esmu diezgan skeptisks, ņemot vērā, ka līdzīgs stāsts pirms gadiem notika arī ar LG. Viņi paziņoja, ka viņi iziet no šāda tirgus, tāda tirgus un beigās viss beidzās LG vietāluņi. Bet savos laikos, es vēl atceros, LG taču bija forši vietāluņi un interesanti un jaudīgi. Tātad, jā, vienkārši kārtējais apliecinājums tam, ka mobilos, telefonu joma ir smaga, sarežģīta un grūti ir cīnīties par tādiem jomas smagsvariem, kā tas pats Apple, Samsung vai galu galā nebeidzamie ķīniešu lielie zīmoli. Un galu galā Sony īpaši labāk nepaliek arī ar to viņu jauno modeli Sony Xperia 1, tātad 7. paaudzes. Tur ir kaut kāds defekts, par ko mēs jau tur baumojām, nebaumojām, bet
tiražējām tās baumas, bet beidzot Sony tad ir apstiprinājusi, ka viņiem ir problēmas. Un viņi arī, ja tu esi iegādājies šādu telefonu, viņi piedāvā arī tādu mājaslapu konkrētu, kurā var ierakstīt telefona savējā e-mail numuru, to identifikātoru, un tad viņš pateiks, tā mājaslapa painformēs, vai tavs telefons ir problēmas skar to telefonu sarakstā, un attiecīgi vai tev tur pienākas kaut kāda maiņa, vai kas jādara ar to telefonu ir. Bet oficiāli Latvijā laikam šie telefoni netika piedāvāti, attiecīgi tas skartos cilvēku skaits varētu būt nepārāk liels. Bet, jebkurā gadījumā, stulbi šādi beigt savu skaisto vietāruņu ēru ar šādu šmuci. Bet tur tā problēma arī bija, laikam tāpēc, ka viņi outsourcēja, jeb nodeva citiem ražošanā šos telefonus, acīm redzot, lai ietaupītu naudu kaut kādā mērā, un tie ņēma un sačakarēja, jo tur ir kaut kāds defekts dzelžu ražošanas procesā. Par labākām lietām runājot, tad ir skaidrs datums, kad Google prezentēs savus jaunos Pixel 10 sērijas vietāruņus. Šis datums ir 20. augusts. Tātad tieši pēc mēneša, 20. augusts, kas mums ir trešdiena. Jā. Tātad Google izlaidīs Pixel sērijas vietāruņus. Pēc baumām izskatās, ka tie būs vairāki modeļi, kā tāpat arī sagaidām jaunu Pixel Watch vietpulksteni, un gan jau, ka būs arī Pixel Buds austiņas. Tātad, mana pieredze ar Pixeliem pēdējos gados bija tāda, ka reāli jūtami labāki šie telefoni savā, gada no gada kļūst. Protams, ka viņiem ir pagrūti ar saviem chipsetiem konkurēt pret tiešā brutālā jaudas ziņā pret Qualcomm procesoriem, kas ir citos flagmaņu telefonos, gan baterijas taupības ziņā, gan resursu fonē, bet veiktspējas ziņā redzēsim, kas viņiem būs sanācis šajā gadā. Var jau būt, ka ierobežojošais faktors viņiem spēju bija tas, ka Samsung ražoja šos procesorus. Tagad viņi taču nomainījuši ražotāju. Redzēsim, kas tur beigās būs sanāks. Skaidrs, ka mēs informēsim jūs par šiem telefoniem, un es domāju, ka visai ātri arī mēs dabūsim uz testiem šīs ierīces un varēsim tad patestēt un palietot normāli un pastāstīt, kāda mums tā pieredze ir ar šiem telefoniem. Tad kursors LV droši piefiksē kaut kur savos atmiņas apsirkņos, lai nepalaistu garām šos te jaunumus. Jo kopumā, es saku, tie ir forši telefoni, ja tev interesē tīra Android pieredze, tīra Google pieredze, Gemini pieredze, nevienā citā telefonā tev šīs features nebūs tik ātri, tik smuki integrētas un unikālas features kaut kādā mērā galu galā šis te es aizmirstu, vienmēr aizmirstu, kā sauc tas widgets, kas automātiski parāda tev aktuālo informāciju, balstoties uz kalendāra datiem, laika prognozēm. Tātad tie Pixel telefonā tev uzreiz šī informācija svarīgā rādās uzreiz. Mūžīgi aizmirstu, kā so feature sauc. Apskatos, mēs to norādām, protams. Tātad tas ir ar Pixeliem. Tālāk tad vēl tāda interesanta tendence, ko pamanīju, tātad sāk kļūt lielāki akumulātori telefonos. Tātad, jā, ir viena tendence, ka telefoni kļūst plānāki. Tā tendence man nepatīk, tāpēc, ka es neredzu jēgu no tās. Bet tas, ka sāk lielākus akumulātorus, tāpēc, ka ir ražotāji, kas ir sapratuši un māk izmantot jaunu tehnoloģiju, jaunu tipu akumulātoru, šie te silīcija, karbona akumulātori, ko mēs esam redzējuši tajos pašos Honor ierīcēs ķīniešu. Tad tagad Honor ir paziņojis, ka tātad standarts viņu flagmaņos nākotnes būs 7000 mAh akumulātori un 8000 mAh akumulātori būs vidējās klases telefonos. Esam redzot, kas var būt biezāki, attiecīgi vairāk akumulators var arī sakrāmēt iekšā. Un tad bija tāds kaut kāds mēdījis, kas pēta baumas piegāžu ķēdēs. Un tad tas bija izsecinājis, ka varētu nākamajos gados vispār vietāluņu masveidā ražoto vietāluņu bateriju izmērs pieaugt par līdz 10,000 mAh līdz pat 2026. gadam, attiecīgi nākamajam gadam. Skaidrs, ka to uz priekšu noteikti virzīs ķīniešu telefonu ražotāji, jo tie tur ātrāk iziet uz dažādu veidu ātrajām uzlādēm, sadala tos akumulātorus 2 daļās, lai varētu panākt šīs te ātrās uzlādes, un tad uz viņiem būtu jāskatās tieši uz šīm te modernajām tehnoloģijām, tieši akumulātoru jomā. Tikmēr, ja mēs paraugāmies uz tādiem klasiskiem telefonu ražotājiem, kā tas pats Samsung, tur baigi viņi neraujas šīs te jaunās bateriju tehnoloģijas ieviest, un es ticu, ka ir viena lieta, kad varbūt
Samsung ir cits apmērs, cits izmērs, varbūt citi riski. Galu galā viņiem ir slikta pieredze bijusi ar vienu produktu, kuriem ar akumulatoriem bija tieši bēda liela, tāpēc varbūt viņi uzmanīgāk skar. Bet es domāju, ka agrāk vai vēlāk uz tām jaunajām silīcija karbona akumulatoriem arī Samsung pāries. Tas tikai laika jautājums, protams, arī ir. Vispār, ja mēs runājam par Samsung, tad šajā nedēļā man bija iespēja būt ciemos pie viņiem, un es beidzot dabā redzēju šos te jaunos salokāmos telefonus, kas tika izziņoti šī mēneša sākumā, laikam, ja. Un tur tad runa ir par Galaxy Flip 7, Galaxy Fold 7. Nu, jāsaka, ka tas grāmatiņas tipa, tas salokāmais Fold telefons ir fenomenāli plāns. Jo salocītā paskatā tas ir kā parasts flagmaņa telefons un atlocītā veidā nenormāli plāns. Tu vienkārši tiešām rekomendēju aiziet uz kādu veikalu vai uz viņu showroomu, ja tur iespējams tikt iekšā dabā paskatīties. Es domāju, ka daudziem no jums būs tāds wow, ko var iebūvēt, jo es saprotu, ka iekšā tur ir gan tā visa sistēma plata, gan displeja jābūt, gan tiem akumulatoriem ir jābūt tajā telefonā, bet vaiprātīgi plāns. Tā kā to viņi ir attīstījuši. Kas ir vēl tāds zīmīgs, kad šajās te jaunajos salokāmajos telefonos arī ne akumulatori, bet kameras ir līmenī ar S25 Ultra, vairāk vai mazāk. Tas stāsts ir par to, ka ja agrāk bija jāpieņem kompromisi, ja tu izvēlies salokāmā telefonu, tur būs biezāka ierīce, smagāka ierīce, draņķīgākas kameras, salīdzinot par flagmaņiem, tad tagad tas viss ir tā nolīdzinājies. Ja? Tev būs tas pats flagmaņa līmeņa sniegums, tikai tas, ka tev papildus feature, tas, ka tas telefons ir salokāms, atverams lielākā displejā. Tieši par šo mēs runājām ar Samsung pārstāvi, un es domāju, ka nākamajā nedēļā mums būs gaisā arī intervija, jo tie produkti nonāk pārdošanā 25. datumā, oficiāli. Tagad jau arī var patiesībā laikam nopirkt kaut kādos veikalos, bet tad skatāmies, iesaku papētīt, paskatīties tos telefonus. Mēs paši arī testēsim drīzumā tos ierīces. Es domāju, saņemsim jau nākamās nedēļas pašā sākumā. Attiecīgi būs komentāri. Un es domāju, ka sadalīsim tos testa ierīces tā, lai tie cilvēki, mūsu apskatnieki, kas ir testējuši iepriekšējās paudzes, lai viņi var paskatīties, kāda ir tā jaunā, kādas tur salīdzināt ar šīm ierīcēm. Un es domāju, ka būs interesanti Samsung ziņām tuvākajās nedēļās informācijās. Starp citu, vēl par Samsung runājot, mēs esam saņēmuši arī uz testu viņu izturīgos telefonus, tātad Samsung Galaxy X-Cover 7 Pro. To Jurģim vakar aizsūtīju, lai viņš sāk testēt, un Samsung Galaxy Tab Active 5, laikam tas modelis saucās, arī tāds izturīgais planšetators. Skatīsimies, kā tas izskatās, kā tas darbojas, un vai kaut kāda jēga no šīm ierīcēm arī ir. Ko es vēl gribēju teikt? Ja Samsung galā ir laikam paziņojuši, ka viņi oktobrī varētu izlaist 3 daļās salokāmo vietālruni. Kad norims viss Apple jaunumu trakums, parasti septembrī viņiem ir šis jauno iPhone izlaišanas pasākums, tad paredzams, ka Samsung izziņos oficiāli izlaidīs savu jauno 3 daļās salokāmo vietālruni. Atkal, man liekas, ka baigi pārhaipot to pasākumu nevajadzētu, ņemot vērā to, ka tā ir specifiska ierīce, kas palielam paredzēta, lai varētu Samsung testēt, kā tas viss darbojas, kā to viss saražot, ko klienti pieprasa, kā klienti lieto ikdienā šīs ierīces, bet man jau liekas, ka bez tādiem milžiem kā Samsung tās tehnoloģijas tik ātri nemaz neattīstītos. Un es vēlreiz uzsveru, 7. paudzē Fold, Flip ir fenomenāls ierīces. Pat ja tev nevajag, un vairumam mums nevajag šādas ierīces, mēs varbūt negribam maksāt tik daudz naudas par šādām ierīcēm, bet tehnoloģiski. Un tas, ka vispār kaut kas tāds ir iespējams saražot, uzbūvēt, nodrošināt atbalstu, tam visam ir fenomenāls sasniegums malači Samsung. Lūk, vēl, ja mēs par telefoniem runājot, tad es jau iepriekš arī minēju kaut kādās epizodēs, ka Fairphone 6. paudzes, tas jaunais ētiski būvētais, remontējamais, uzlabojamais, labi, nevis uzlabojamais, bet remontējamais telefons ir pie manis, tātad es biju nopircis, lai mēs varētu notestēt, jo man neatbildēja uzņēmums, atsimredzot, mēs esam pārāk mazi knariņi un viņiem pietiek ko darīt ar lielajiem žurnālistiem un mēdījiem. Neko, tad nopirku to telefonu, sāku lietot arī nedēļu jau, un interesanta pieredze, un man nepatīk jau uzreiz tas, kad vairākas lietas man nepatīk. Pirmā lieta ir tāda, ka nav nemaz tik jaudīgs tas processors, un
salīdzinot ar pagājušo gadu, viņiem bija kaut kāds jātur knaps, tāds Fairphone 5, tas, ko arī Ancis testēja un rakstīja, tur bija tātad, tur bija Qualcomms kaut kāds arī QCM M6490, tāds, maksas, pat midrangeris vai pat vēl sliktāks. Un tagad šajā 6. paudzē viņiem arī joprojām ir Qualcomms un Snapdragon 7S Gen 3. Tātad tas ir arī tāds vidējās klases tas chipsets, bet man tas telefons šķiet lēnīgs. It kā viņš tur saņemās un tad darbojas plūdeni, bet kaut kā viņi tur paņem dažas reizes dienā un viņš reāli iebremzē. Un tas ir stulbi reāli, jo, ja tev telefonu paredzēts ir lietot tur daudzus gadus, vismaz 5 viņi paši tur savā lietotnē lepojas, kad var 5 gadus vai 7 gadus lietot. Un jau tagad startā viņš ir diezgan tāds lēnīgs, kas tad būs vēlāk? Taču nepaliks viss ātrāks tas telefons. Un ko tev dos tur tā iespēja nomainīt akumulātoru vai kaut kādu sportus, displeju, tur, nezinu, jebko. Ja ierīce visu laiku būs lēnīga. Es, protams, arī saprotu, ka var jau ielikt arī dārgo chipsetu, bet tas telefons nemaksās 599 eiro, bet maksās, nezinu, tur 899, ja? Un tad neviens vispār nepirks to telefonu, bet, jā, turpināšu lietot. Skatīsimies, kāda man būs pieredze, varbūt ilgākā termiņā raugoties, bet tā kopumā, protams, ka tu vari atskrūvēt 2 mazas skrūvītes, noņem to vāciņu, un tev ir akumulātors pieejams, vai ka porti ir nomaināmi, un tās detaļas ir pieejamas, un gan jau arī būs pieejamas, ja kompānija nebankrotēs tuvākajā laikā. Tas ir interesanti, un to nepiedāvā neviens cits telefonu ražotājs, vismaz no kaut cik mūsu pusē zināmajiem. Tāpēc Malačika ir tāds Nīderlandes uzņēmums, un būs apskats mazliet vēlāk, kad es reāli palietošu ilgāk šo te ierīci. Jo, esmu priecīgs, ka es nopirku šo telefonu, un tieši no tā aspekta dēļ, ka varēs pastāstīt arī jums, dargie skatītāji un klausītāji, kā tas viss darbojas, un vai no tā visa jēga ir kaut kāda. Tālāk vēl par tādām mobilajām tehnoloģijām runājot, labi, Latvijā zemestrīces nav tā baigi aktuāla tēma, lai gan mums ir bijušas, ja ik palaikam gadās kaut kādi mazāk grūdieniņi. Es kā tagad atceros to pēdējo reizi, kad Latvijā bija, es vēl dzīvoju Kopmītnē, Ķīpsalā, RTU, 8. stāvā bija numuriņš, un es skatos pa logu, kaut kā baigi dīvaini pasaule šūpojas. Un es tā jau nesapratu, toreiz vēl Twitteris nekāds nebija, un nevarēja tā ātri uzreiz iečietot, uzreiz saprast, bet pēc tam ziņās es padzirdēju, ka bija kaut kāda tur zemestrīce mazliet, jūt arī Latvijā, un tā bija ļoti dīvaina sajūta. Lūk, un izrādās, ka ir tāda lieta kā Android Earthquake Alerts, tātad sistēma, kas ir iebūvēta, acīm redzot, laikam Androidos, un izmanto telefonos iebūvētos akselerometrus, respektīvi sensorus, kas kustības reaģē. Kaut vai tas pats, ka tu paņēmi telefonu, pacēli augšā, iedegas displejs, ja? Tur akselerometrs vai soļus, kas skaita, tātad kustību uzskaitīšanas vērķis. Izrādās, ka spēj uzskaitīt arī kustības, kas rodas zemestrīču rezultātā, un bija kaut kāds pētījums. Jā, tad sākumā Meksikā un Japānā šī sistēma ir palaista, vai arī tā pagaid. Earthquake Early Warning System. Jā, tad palaistas šīs zemestrīču izpētes, bet Early Warning agrās brīdināšanas sistēmas, un ka tas palīdz glābt cilvēku dzīvības, protams, ja viņi laicīgi var notīties no vietām, kas var viņiem uzbrukt virsū. Lūk, un tad pētnieki no ASV un Vācijas ir testējuši šos te sistēmu, kas ir arī Android telefonos, un tad viņu pētījumā ir noskaidrots, pētījumā, kas publicēts žurnālā Science, ka šie Android Earthquake Alerts vispār ir diezgan efektīva padarīšana, un salīdzinām patiesībā arī ar tradicionālajām seismiskās novērtēšanas tīkliem, un pat ja varbūt šie akselerometri ne visos telefonos ir baigi kvalitatīvie, bet tāpat ar tām spējām pietiek, lai telefonu detektētu, kad ir kaut kādas problēmas un labāk laicīgi tīties prom. Un jā, kad tajā pētījumā raksta, ka 70% no valsts, pasaules vietā ar viņiem ir Android telefoni. Jā, tā varētu būt, tas ir daudz. Un daudzi viņiem ir šīs iebūvētās tās zemestrīču noteikšanas sistēmas, un ka no 21. līdz 24. gadam ir noteiktas vairāk nekā 312 zemestrīces katru mēnesī,
98 valstīs. Jā, tā kā zināsim, ka šāda iespēja ir. Ja nu mēs pagadāmies kaut kādos nemierīgākos seismiski reģionos, tad zināsim, ka telefons arī var palīdzēt patiesībā šādos gadījumos un pievēršam uzmanību un tinamies prom no kaut kādām ēkām, ja tas ir iespējams. Tālāk, Eiropas Savienībā tātad 5 dalību valstis plāno izmēģināt vecuma pārbaudes lietotnes. Francija, Spānija, Itālija, Dānija, Grieķija gatavojas tātad veikt šos testus jaunajai vecuma pārbaudes sistēmai. Tātad ir tāds kaut kāds virzība no Eiropas Savienības puses, kas regulē, kā bērni piekļūst tiešsaistes saturam. Un tur tā doma ir tāda, ka tad katra valsts varēs individuāli noteikt šitādam tīklam, piemēram, piekļuve no 16 gadiem, tādai vietnē vai nezinu, nešpatnē vietnē no 18 gadiem vai no 21 gada kaut kāda. Ja? Un kad ir uzbūvēti rīki un uzbūvētas juridiskais pamats Eiropas Savienībā, kas ļauj ieviest šādas lietas. Šis iet kopā ar to digitālās identitātes maciņa projektu, kuru testēja arī Henrijs, par ko viņš rakstīja plašāku šo testēšanas pieredzes stāstu arī Kursors LV. Var atrast un pameklēt, un kad tur tad tie identifikācijas dokumenti tik tie lietotnē pievienots, un gan jau ar šīs lietotnes palīdzību, tad tu varēsi, tā teikt, autorizēties, acīm redzot šajās vietnēs, kas pieprasīs kaut kādu vecuma informāciju. Protams, laiks rādīs, kā tas viss attīstīsies, bet tā ideja ir diezgan interesanta. Tas, ka tu vari nodot, tātad tas nav tā, ka tev, nezinu, tur bilde pases ir tikai tie lietotnē, bet tu vari izvēlēties, piemēram, kādu informāciju nodot tai vietnē, vai no vecuma informācija, vai informācija par to, vai tev ir autovadītāja apliecība, ja? Un tad saķeksē, ko tev vajag, bums, tu vari nodot šo informāciju, vai tu vari nodot šo informāciju, piemēram, ceļu policistam, kurš tevi aptur un aicina veikt pārbaudi tavu identitātes. Tā kā būs interesanti, ka tas reāli tiks ieviests. Un patiesībā tas nav nemaz tik tālu, man liekas, ka no nākamā vai aiznākamā gada šādai sistēmai Eiropas Savienībā jau būtu jādarbojas. Vienkārši ziniet, ka šajā virzienā būs kaut kādi jaunumi. Mēģināsim sekot līdzi un arī stāstīt arī jums gan podkāstā, gan arī blogā kā tādā. Tālāk platformu jaunumi. Tad Google ir paziņojuši, apstiprinājuši, ka viņi plāno apvienot kopā Chrome OS un Android. Android, tā kā mums ir zināma lieta, telefoni, planšetdatori, visādas citas ierīces, bet pamatā jau telefoni un planšetdatori, no kuriem pamatā telefoni, protams, jo kuram mūsdienās interesē Android planšetdatori vispār. Un Chrome OS, tas ir tie Chromebooki, Latvijā nav baigi izplatīti, tas ir tā kā portatīvais dators, kurš palielam ir tīmekļa pārlūks. Jā. Tur var kaut ko vēl darīt, protams, mums ir bijuši pat 1 vai 2 apskati kursora pastāvēšanas vēsturē par šādām ierīcēm, bet citos reģionos, tajā pašā ASV, piemēram, šādas ierīces ļoti aktīvi tirgot mēģina skolām, izglītības iestādēm, K9 sektoram, tur, kur konkurē ar kaut kādiem iPadiem, Apple un tam līdzīgām ierīcēm. Nu, lūk, un acīm redzot, tad viņiem Googlei nepatīk tērēt naudu uz 2 it kā līdzīgām lietām, un tad paredzams, ka kaut kādā laikā varētu arī apvienot šīs abas 2 ekosistēmas. Un, protams, tikai laiks rādīs, kā tas viss izskatīsies, jo neko detalizētāk tātad šis Android prezidents Samir Samats arī nesaka. Viņš saka, ka we are going to be combining Chrome OS and Android into a single platform. And I'm very interested in how people are using their laptops these days and what they are getting done. Tad drīzāk būs kaut kāds androidizētais variants arī priekš portīviem datoriem. Tā kā Google ir milzis, gan jau, ka viņiem tās sadarbības ar datorražotājiem ir kaut kādā mērā atstrādātas vai arī būs atstrādātas. Un redzēsim, kas no tā viss arī sanāks. Vēl vispār runājot par datoru tēmām, tad bija tāds interesants pētījums, dati no ASV. Tur tātad ir US Federal Government Website and App Analytics, tāda organizācija, kas pēta statistiku, kas tām ierīcēm, tiem apmeklētājiem, kas apmeklē
ASV valsts iestāžu mājaslapas. Ja? Tātad kopumā pēdējā mēneša laikā tur ir bijuši vairāk nekā 1,6 miljardi sesijas, jeb apmeklējumi. Stāsts ir par vairāk nekā 5000 tīmekļa vietnēm, mājaslapām, dažādām valsts iestādēm, dažādu valsts iestāžu projektiem un tā tālāk un tā joprojām. Un tad viņi ir izsacinājuši, ka no Linux datoriem, ierīcēm tātad tiek apmeklēti vairāk nekā jau 5% šīs te mājaslapas. Un it kā liekas ļoti mazs šis skaitlis, jo gala Androids ir 16%, Chromebook ir 0,8%, tikko pieminētie manējie. Tad kas viss arī plēlim ir Linux. Kopumā var teikt, ka jau 23% ir Linux, savukārt macOS, tad MacBook ir 11,7%, Windows 10 ir 15,7% un Windows 11 ir 15%. Skaties, tas viss ir tāds interpretācijas jautājums. Ja tu sabāz visus Linuxus kopā, kur tev ir vairāk nekā 23%, un kas ir vairāk nekā Windows 11, kas jau ir entos gadus mums aktuālā Windows operētāja sistēma. Arī salīdzinot 5% pret Windows 11, 15% arī ir diezgan liels sasniegums. Bet ja mēs atmetam varbūt šos procentus, tas, ko es gribu pateikt, atkal balstoties uz pēdējā gada pusotra manu paša pieredzi, ka mūsdienās tie Linuxi, Ubuntu visparastāko paņēma, vai Ubuntu, laikam būs labākais piemērs, vai Mints, ir super lietojami, super saprotami un uzstādīt arī patiesībā var neīpaši sarežģītāk kā kaut kāda Windows operētāja sistēma, galā tas students kaimiņš, kas to dara ar Windowsiem, viņš varēs arī Linux uzlikt. Un tās ierīces, tu varēsi darbināt tos datorus un pat printeri pieslēgt un viss tur smuki darbosies. Tā kā tas vairāk mūsdienās nav nekas sarežģīts un galā vai no Office programmatūras lietosi tīmeklī, tur Google Docs vai Microsoft 365 Office programmatūru tīmeklī vai izmantosi tur OpenOffice, LibreOffice, kā tur to rīkus arī sauc. Tā kā viss ir iespējams, vienkārši vajag pamēģināt. Nav nekas tur traks un sarežģīts. Tā kā Linux ir malači, lai viņi attīstās tālāk. Tagad drusciņi atsveidzināsim ar spēlēm. Baumo, ka varētu Electronic Arts apturēt savu Need for Speed franšīzes attīstību, respektīvi, ka varētu beigties šīs Need for Speed spēles. Es domāju, tiem mūsu klausītājiem, kas ir kaut cik vecāki, atcerās tos laikus, kad varēja spēlēt Need for Speed, man pašam, otrā epizode, bet Need for Speed 2 ļoti patika. Un arī manos gandrīz 40 gados joprojām galvā man ir tā rumdum dziesmas no soundtracks no šīs spēles. Redzēsim, kas no tā viss, protams, tur attīstīsies tālāk, bet Microsoft vienkārši graiza nost savas spēļu studijas, un izskatās, ka tāda Electronic Arts arī pieskata ko attīstīt un ko neattīstīt tālāk no šīm spēlēm. Savukārt, Cyberpunk 2077, šī te poļu izstrādātāju, Witcher izstrādātāju videospēle, kas jau ir izspēlēta gana daudz krustām un šķērsām, tagad būs pieejama arī macOS lietotājiem. Tur gan tehniski jau viņi varēja spēlēt spēļu portēšanas rīkam pateicoties, bet ka tagad būs tieši Apple Silicon modeļiem pielāgota tā spēle un būs jāspēlē. Vienīgais ir jāņem vērā, kad jābūt vismaz 16 GB atmiņai, tā Unified Memory, kas arī ir. Un lielāka problēma laikam būs, protams, tāda, kad tur ir jābūt kaut kāds 100 vai 150 gigabaiti vietas. Bet tā kā visi pērk MacBookus, visi, bet vairums pērk noteikti visbomzīgākos ar 256 vai pat mazāk. Ja vecāki iebūvētu atmiņu, tad tā varētu būt liela problēma. Jo 16 gigabaita operatīva atmiņa beidzot ir standarts pēdējā laikā pirktajiem MacBookiem pavisam noteikti. Bet jā, var pamēģināt paspēlēt. Es atceros, ka es pats mēģināju kaut kādu farminga simulātoru spēlēt, un nemaz tik slikti nebija. Tas bija uz tā Pro MacBook, kas man savulaik bija, un laikam tagad arī uz Mac Mini tā pēdējā es biju mēģinājis, un viss darbojas, un var art kartupeļus, viss tur notiek. Tad vēl par auto tēmu. Man interesanti patika tāds raksts, ka tātad Porsche Macan ir visātrāk tirgotā Porsche mašīna.
Un tur bija tāds salīdzinājums, ka tātad, cik gadi bija nepieciešami, lai Porsche šādu vai tādu modeli varētu pārdot vairāk nekā 1 miljonu eksemplāros. Tātad, lai pārdot 911, bija nepieciešami 53 gadi, no 1 līdz miljoniem modelim. Cayenneam, tam lielajam crossoveram SUV-am, bija nepieciešami 18 gadi, lai tiktu līdz 1 miljonu saražotajām mašīnām. Un Macana gadījumā šis mazais kompaktais crossover viņš bija nepieciešami tikai 11 gadi. Tātad Porsche Macan ražošana un pārdošana tika uzsākta 2014. gadā un 25. gadā šogad tad ir pārdots jau miljonais modelis. Par Macaniem runājot, Macans ir elektrisks tagad pilnībā. Labi, tur, protams, gan ir tas turbo nosaukums. Kāds turbo? Nav tur turbo nekāda iekšā tajā mašīnā, bet cik braucis ir Galgero Māris, teica, ka riktīgi forša mašīna un brauc labi, Porsche kā Porsche, tikai tas elektrisks. Un galu galā Porscham jau labi gāja arī ar Taycanu, tādā ziņā, ka tās mašīnas ir tehniski, viss tur ir kārtībā. Citi jautājumi tur ir, ko var risināt, bet kā redzam, Macani, jā, cilvēkiem patīk šitie mazie crossoveriņi. Tas ir līdzīgi arī kā Tad šis te Škodas dīleris arī stāstīja, kad prasa Fabijas pērku, viņš saka, tā nepārāk. Kāpēc? Tāpēc, ka ir kamiki šis te crossoveriņi un tā kā cilvēki vairāk skatās uz crossoveriem, pat ja nezinu, vajag, nevajag, bet tāpat skatās uz crossoveriem. Bet tā ir tāda labi zināma problēma, ne problēma, bet nianse jau gadu gaitā. Vēl par mašīnām runājot, tad Mercedes arī labi saprot savu klientūru, un tad viņi ir izdomājuši, ka tagad viņu jaunajās CLA modeļos ir īpašās versijas šitais te Microsoft Teams sataisīts, lai varētu tātad, tu esi iedomājies menedžeris kaut kāds, kam dzīvē ir pieņemti šādi vai tādi lēmumi, un tu esi menedžeris, jā, un tev ir tas Mercedes savs vai darba, visdrīzāk darba, un lai tev nav jāstājas kaut kur ceļa malā, braucot uz darbiņu, piedalīties kaut kādā sazvanā, tad tu vari tagad mašīnā pa taisno piedalīties sazvanā, un tas Microsoft Teams ir sataisīts tāds, ka tā tad nerādīs tev, piemēram, ja tur šārē kaut kādu prezentāciju ar smalkiem burtiņiem, kad tu gribēsi ieskatīties un paskatīties un iekrašot stabā, un arī var atslēgt, ieslēgt, teiksim, kameru savējo, tad saintegrēts. Tas Microsoft Teams ir tā, lai to varētu kaut cik droši un kaut cik sakarīgi izmantot arī mašīnās. Lūk, tāds interesants arī veids, kuram tas būtu aktuāli. Vēl laba ziņa ir, tātad ir tāds elektrisko motociklu ražotājs zīmols kā Energica. Mēs esam braukuši ar vienu vai diviem Energicas modeļiem Latvijā, tātad ir izplatītājs un šādi motocikli Latvijā ir pārdoti daži, manuprāt, un mēs esam Latvijas gada motociklas konkursu ietvaros 2 gadus, pagājušajā gadu braukuši ar šiem motocikliem. Tad bija ziņa, un arī mēs rakstījām kursorā, kad nobankrotēja, attiecīgi tomēr bizness nesagāja, un tagad ir jaunums, kad kaut kādi vārdā nenosaukti investori no Singapūras ir gatavi ieguldīt naudu Energicā, atdzīvināt šo zīmolu un jāgaida vienkārši tālāk informācija, kā tas viss izskatīsies, kad būs kaut kādas aktivitātes, kad būs jauni modeļi kaut kādi un kā vispār tā Energica attīstīsies. Tā tīri no sevis var pateikt, ka tas manā izskatā ir forši, jo tie motocikli ir tiešām pēc motocikliem izskatās, bija Itālijā ražoti modernā un brauc interesanti, brauc forši, tur jaudas ir, skaņas interesantas, un tie nebija slikti produkti. Redzēsim, kā viņam tālāk ies, un es ļoti gribētu redzēt, kad šis zīmols paliek, attīstās un kļūst tikai labāks. Tā kā vismaz kaut kādas labas lietas arī notiek. Tie, kas vēl neizlasīja, kursorā mums bija Keitija stāstījusi par savu pieredzi ar Starlink mobilo internetu, viņa skultē izmanto. Un Starlinks jau nav vienīgais, labi, ir lielākais tāds masām pieejamais satelītu interneta piedāvājums, bet arī Amazons ar savu projektu Kuiper mēģina kaut kādā mērā lekt līdzi. Protams, ka viņiem tur ir ļoti maziņš tas satelītu tīkls, bet Amazon plāno jau komerciālu satelītu interneta pakalpojumu piedāvāšanu jau sākt no šī gada beigām. Tātad 2025. gada beigās būs 3 dažādas pakalpojumu pakāpes ar ātrumu līdz pat 1 gigabitam sekundē. Ja? Tad Amazon arī saskata, ka tur ir kaut kāds tirgus potenciāls
un SpaceX ir, protams, kas milzu soli priekšā, jo SpaceX Starlink satelīta internetam jau ir vairāk nekā 6 miljoni abonentu. Un tas ļoti labi darbojas arī Latvijā. Un pie tā KTS raksta, ir gana daudz komentāru arī no mūsu dārgajiem lasītājiem, kas stāsta par savu pieredzi, ja? Kā viņiem, piemēram, tur nebija normāli citas alternatīvas pieejamas, no vietējiem mobilo sakaru operatoriem vai fiksētu operatoru sakaru piedāvātājiem, un tad Starlinks bija īstais, kas viņiem ļauj izmantot un tik pie interneta. Tā kā, protams, kad konkurence mums patīk, lai Amazonam izdodas, un tad iespēja robežās, protams, nepaies varbūt ne 5 gadi, kad mēs varēsim notestēt arī Amazon Project Kuiper satelīta internetu. Nu, noslēgumā parunāsim mazliet par mākslīgā intelekta aktualitātēm. Skaidrs, ka lielie modeļu ražotāji, kā OpenAI ar savu ChatGPT vai Anthropic, Claude AI un Gemini un Copilot nav jau vienīgie. Es pats šonadēļ kaut kā aktīvāk esmu pasācis Perplexity AI lietot. Protams, ka viņiem arī ir šādas tādas iespējas kā bezmaksas pamēģināt šo te modeli, bet risinājumu, jo viņi var arī izmantot svešus modeļus, un viņiem arī kaut kāds pašiem savējais, laikam arī ir. Bet ar ko man patīk Perplexity AI, tad viņiem ir tāda Discover sadaļa, kurā viņi mēģina savākt kopā kaut kādu aktuālu informāciju, tā kā tāda, tur ziņu lapa, tā vienkāršot runājot, un ka tu vari ap tām ziņām uzreiz uzdot kaut kādus precizējošos jautājumus un noskaidrot arī vairāk lietas. Un tad, kad tu čato ar to Perplexity AI chatbotu, manā ieskatā viņi smukāk un korektāk parāda atsauces. Viņi parāda to procesu, kā viņi nonāk līdz atbildēji, un tu vari tur ātri izdiskutēt tālāk šo te jautājumu. Tā kā rekomendēju pamēģināt perplexity.ai, varbūt noderēs arī jums ikdienā. Bet par aktuālajām lietām runājot, tad OpenAI ir izlaidis ChatGPT Agent. Tātad tas ir aģentiskais mākslīgais intelekts, kas darīs tavā vietā darbus. Nu, mēs esam par to runājuši, par šo attīstības virzienu arī iepriekš, kad var uzdot, piemēram, uzdevumu, tu nopērst man aviobiļetes aptuveni tādos datumos, skaties, kur lētāk, skaties, lai man mazāk būtu pārsēšanās nepieciešamas, un tad tas ChatGPT aģents arī varēs mēģināt kaut ko tādu arī izpildīt. Pagaidām, laikam, tas ir pieejams tikai pro lietotājiem, un plus un team kategoriju, bet pakalpojumu lietotāju tu varēs dabūt no pirmdienas, tātad no rītdienas. Tiem, kam ir pieejas šiem te maksas modeļiem, nevis modeļiem, bet pakalpojumā līmeņiem, var paskatīties, pakomentēt, kā tas darbojas vai nedarbojas, bet skaidrs, ka visi tagad skries tajā virzienā, visiem gribās savus pārlūkus, kur vieglāk ir iebūvēt šādas te lietas un izgūt informāciju par to, ko tad cilvēks dara internetā, lai varētu labāk piedāvāt savus pakalpojumus tālāk. Bet skaidrs, ka mēs dzirdēsim arī no citiem pārējiem lielajiem modeļiem līdzīgus aģentu risinājumus. Galu galā par to runā jau arī gan Microsoft, gan arī Google, tā kā vienkārši jāsagaida tie produkti. Tālāk bēdu ielajā ir Candy Crush studijā, tad tur ir atlaists bariņš ar studijas darbiniekiem un aizstāti viņi ir ar pašu izstrādātajiem mākslīgā intelekta rīkiem. Tad tas vecais labais stāsts, ja, ka tu tik labus rīkus esi sabūvējis, ka tie rīki tavā vietā sāk strādāt un tev paliec bez darba. Bet tas, ka kad tas pats Microsoft arī atlaiž kaudzēm darbinieku, ietaupa naudu, ko var tālāk ieguldīt dažāda veida automatizācijas risinājumu izstrādājumā. Tā ir tendence un to noliegt īsti nevar. Tāpat arī bija tāda interesanta ziņa, tāds pētījums, ka jau vairāk nekā 60% menedžeru, tur laikam par ASV tieši ir izmanto mākslīgā intelekta risinājumus, lai pieņemtu lēmumus, kurus darbiniekus atlaist un kurus virzīt tālāk pa karjeras kāpnēm. Acīm redzot, iebaro kaut kādus tur viņu, tur veiktspējas datus, un tad tev tas chatbots kāds pateiks vienkārši, šito atlaist, Juri, Zanīti var virzīt tālāk pa karjeras kāpnēm. Un tad, protams, ka tur ir vesels lērums ar dažādu veidu ētiskiem apsvērumiem, jo nav jau tā, ka tie rīki ir labi,
vai pareizāk sakot, šie te populārie LLM, jeb lielo valodu modeļi, ir būvēti tehniski tā, ka tur nevar garantēt konsistentu un precīzas rezultātus. Attiecīgi viņi var nesaprast kontekstu kaut kādu, ja ir noslinkos ar prompta sagatavošanu, jeb uzvednes sagatavošanu, un rezultāti ir tādi, ka arvien vairāk šo rīku dēļ tiks izpostītas cilvēku dzīves, jo tātad šie rīki tiek izmantot arī pieņemot darbā cilvēkus, tad izfiltrējot tos pašus CV kaut kādus, ja, un ir bijuši raksti un stāsti, ka, teiksim, automatizētās šādas te sistēmas dot priekšroku baltādainajiem, kas ir studējuši kaut kādās elitārākās skolās, nevis tur baigi analizējot, ko tas konkrētais individs X, Y vai Z ir reāli sasniedzis un izdarījis. Tā kā ir kaut kādi stereotipi, un šie rīki joprojām tos amplificē, teiksim tā. Bet tas ir arī tāds pētniecības jautājums, un gan jau kādu laiku paliks labāk tie rīki, bet drūmi, ka cilvēki ir tik vaiprātīgi slinki, tik ļoti viņiem ir vienalga par citiem cilvēkiem, ka viņi nosaka viņu likteņus ar šādām te automatizētajām sistēmām. DuckDuckGo, kas ir tas cits meklētājs, nevis Google, bet cits. Viņi tāda forša feature palaiduši, ka tagad ar vienu tur klikšķi vai diviem klikšķiem viņi var atfiltrēt nost visas mākslīgā intelekta saģenerētās bildes meklēšanu rezultātos. Tā ir laba lieta, jo ir tāds jēdziens kā AI slop, kad respektīvi ir aizdirti gan meklēšanas rezultāti, gan vispār internets kā tāds ar mākslīgā intelekta ģenerētiem tekstiem atver, 20 mājaslapas uzņēmumu, un esmu diezgan drošs, ka vismaz pusē mūsdienās jau būs teksti, nevis cilvēku sarakstīti, bet ar kaut kādu ChatGPT sarakstītie teksti, kas nevienam cilvēkam īsti nav aktuāli lielam, lai Google meklētāji, roboti, šitie crawleri, zirnekļi, paši automatizēti var lasīt citu botu veidotas tekstus. Bet, lūk, tad DuckDuckGo tagad ir vieglāka iespēja atfiltrēt laukā šīs te bildītes, kas ir, vismaz acīm redzami ne īstas un ģenerētas ar kaut kādām mākslīgā intelekta glupībām. Jāskatās. Man jau liekas, ka Google, piemēram, to pašu dara automātiski, īpaši neuzsverot šīs te features, un tomēr katrs kaut kā rūpējas, lai tie rezultāti būtu kaut cik uzticami, jo kāda jēga no meklēšanas servisa, ja tur ir kaut kādas glupības, no kurām nav nekādas jēgas. Savukārt Netflix ir atzinis, ka viņi jau sāk izmantot seriālos, filmās arī mākslīgā intelekta rīkus, lai ģenerētu video saturu. Tur stāsts bija tieši par kaut kādu filmu, seriālu Eternaut, sci-fi series, neko neesmu par to redzējis pirms tam, un kad norādījis tas Netflix vadītājs Teds Sarandos, ka kad bija ātrāk, bija lētāk izmantot mākslīgā intelekta kaut kādu tur video ģenerēšanas rīkus, lai sataisītu šo te skatu, kā to laikam sabrūk kaut kāda ēka, nekā izmantojot kaut kādas klasiskās VFX tools and workflows. Un gan jau, ka ja viena šito dara, tad tas izrādās, ka ir lētāk, jā, un nav nemaz cik varbūt slikts rezultāts. Gan jau, ka viņi pavisam kaut kādu tur draņķi neizlaidīs laukā, un tas tikai nozīmē, ka arī vairāk un vairāk filmās, seriālos mēs redzēsim šādas te automātiski ģenerētus kadrus, skatus. Bet tad atkal jautājums, man jau liekas, ka dienas beigās to atbild, teiksim, tā filmas vai seriāla veidotāji, ko viņi grib dabūt laukā, un nav jau tā, ka nekad agrāk nav tikuši izmantoti speciāli efekti kaut kādi, ja agrāk viņi varbūt izskatījās cheesy, atceramies mūsu jaunības kaut kādas tur sci-fi filmas, tagad arvien realistiskāki un labāki, un galu galā no skatītāja skatu punktu raugoties, kāda starpība tur izmanto dārgus kaut kādus tur VFX tūļus vai izmanto kaut kādus tur, Soras, OpenAI vai citus lielos video ģenerēšanas modeļus, ja rezultāts ir, kāds ir, tāds ir. Tā kā visi mēģina samazināt savas izmaksas un, lai varētu vairāk un vairāk šādu te draņķīgas kvalitātes seriālus izlaist un kairināt mūsu nervu sistēmu. Jauns seriāls, jauna epizode, skatāmies, kas tas ir, un dzīvot nemierīgā pasaulē.
Visbeidzot, lieli prieki Apple'am, Īrijai. Tātad 9 gadus tiesājās Eiropas Savienība pret Apple un Īriju, jo Īrija bija savulaik iedevusi kaut kādus vēl saldākus nosacījumus, un tāpēc Apple bija savu Eiropas headquarters galveno mītni ierīkojuši tieši Īrijā, lai maksātu par visām darbībām, par visām pārdotajām ierīcēm, produktiem un pakalpojumiem Eiropas Savienībā pēc iespējas mazāk nodokļos. Jo tātad Īrijā kā tādā vispār šis corporate tax ir 12,5%, un Īrijas valdība, lai dabūtu Apple pie sevis vispār kā baumo, bija kaut kādi īpaši sataisījuši nosacījumus, ka Apple maksāja vispār krietni mazāk, ka daži pat saka, ka tikai 2% nodokļos no visa, ko viņi Eiropas Savienībā ir biznesu sadarījuši. Un tas ir viens no veidiem, kā valstis arī dabū pie sevis vai reģioni kaut kādas lielās kompānijas. Jo arī 2% teiksim, no Apple apgrozījuma ir vaiprātīgi lielas naudas, un tādā ziņā, ka Īrija ir ieguvēji, ja šādā veidā var dabūt Apple. Bet Eiropas Savienībā nepatika, kā jau tas birokrātiem parasti var būt, un saka, ka tas ir negodīgi pret citām dalību valstīm, un kāpēc tagad šāda te māžošanās notiek. Un tad beidzot arī visi tur iztiesājušies, un tas tiesas spriedums ir stājies spēkā, un tad Īrijai Apple tomēr samaksās jau tos 14,25 miljardus eiro par šiem te negūtajiem nodokļu ieņēmumiem. Ja? Tā kā Eiropas Savienības birokrāti kārtējo reizi izglābj dienu. Kaut kādā mērā noteikti gan jau var arī piekrist. Atkal politika un tādas finanses nav gluži mana tēma. Es saprotu to valdību un valstu vēlmi dabūt pie sevis. Lielās kompānijas galu galā to pašu mēs ļoti labi redzam arī tie pašā Lietuvā, kas sevi ir nopozicionējis kā tādu moderno finanšu tehnoloģiju centru, un galu galā tikko taču arī bija ziņa, ka Robinhood, ja nemaldos, tieši izveido biroju Lietuvā, nevis citur kaut kur mūsu pusē, un tas pats Revoluts taču ir gan no vienas puses rada problēmas tai Lietuvai, gan ienes arī gana daudz naudas tieši nodokļos. Tikai tāpēc, ka viņi darbojas juridiski tajā Lietuvas jurisdikcijā. Lūk, un Īrija noteikti to pašu grib dabūt gan Apple, tur taču galu galā ir arī Dell un citu, man liekas, lielo datoru un tehnoloģiju ražotāju galvenās Eiropas mītnes ir bijušas. Varbūt arī tagad arī ir. Tā kā katrs mēģina pa savam maukt. Lūk, jā. Es domāju, ka esmu pietiekami izrunājis muti. Noslēgsim šo skaisto epizodi, numur 144. Skatīsimies, kas mums tad nākamnedēļ. Nākamnedēļ tad ir Volvo X90 tūkstošnieks. Es domāju, ka būs gatavs raksts arī no Māra par Renault 4, kas viņa braucienā ātrāk veica nekā Renault 5, kur ir bāzēts šis auto. Baigi interesanti. Es gribēšu pats redzēt to video, kā viņš to dabūja gatavo. Un es ceru, ka arī Lauris būs sagatavojis video un rakstu arī par savu pieredzi ar Link & Co 02. Un tad, nākamnedēļ nogalēs pats dodos uz Rumāniju. Es domāju, ka ierakstīsim epizodu tā, lai var izlaist. Un gan jau, ka pēc tam atbraukšu atpakaļ, būs interesanti pastāstīt, kā man tad gāja dzenot mūsu lietoto veco Toyotu uz Bukaresti. Tā kā tā, lai jums jauka šī te atlikusi nedēļa, tiem, kam jāstrādā, strādājam, lai izdodas, tie, kas atpūšas, lai forša atpūta, tiekamies jau, es ceru, pēc nedēļas. Atā! Ko kursors tev neraksta? Regulārs tehnoloģiju podcasts kopā ar Kursors LV.